Biķernieku kompleksē sporta bāzē, jeb kā mēs viņu mīļi dēvējam par biķernieku trasi, šogad 50. jubilejas sezona. Godīgi sakot, man zosādi skrien par kauliem un ādu, jo es atceros, kad tajā pirmajā sacensībā, kas notikās šeit biķernieku trasē, es kā 7-gadīgs puika, man tēvs bija atvedis uz tejieni. Kā saka, mēs pārvācāmies no Mežparka sacīkšu apmeklējumiem uz biķernieku kompleksu sporta bāzi, un tas nozīmē, ka es jau te mētājos 50 gadus. Pirmkārt jau gribās apsveikt trasi, ja, un viss Latvijas, viss tehnisko veidu, pat tehniskiem sporta veidiem vien pa maz. Ziemā mums te ir slēpotājiem, kas, vienā sakot, ar jubilejas sezonu. 50 gadi pagājuši trasē. Es gan sevi neatceros, ka es pirmajās sacensībās būtu klāt, jo pirmās bija moču sacensības šeit, bet vienās no pirmajām autosacensībām gan es šeit biju klāt. To es varu apgalvot, arī man tēvs atved savā laikā uz šejieni. Šī sezona izskatās pārbagāta, jeb arī pat varētu teikt noslogota trase ritīgi, un pēc tam vēl pat nebijuši mēroga pasākumi. Jā, īstenībā tā trases noslogotība sāksies tikai tagad, īstenībā. Jā, vasaras otrajā pusē tikko ir aizdīts motosacensības, 50 gadu jubilejas sacensības motošosē, Latvijas balva. Tad pagājušā sestdienas svētdiena bija, jau iemēģināja trasi iekšā Baltijas čempionāts autošosejā. Tagad neliela pauzīte, un 23. 24. datumā mēs sākam atšķiram jaunu lapspusi biķernieku vēsturē vaļā, tad rallycross. Nez rallycross 23. 24. jūlijā šeit biķerniekos. Ko teica motobraucēji par šo trasi, kā viņi bija apmierināti? Motobraucēji šoreiz atšķirībā no ierastām sacensībām brauc pa autotrasi. Viņi bija apmierināti ar autotrasi, jo ir viena lieta, šobrīd jāsaprot, ka moču trasi būvēta un projektēta 60. gadu beigās. Kāda bija motocikla ātruma 60. gadu beigās un kāda viņi šobrīd. Teiksim tā, mazāk bīstama trasa ir autotrasa, pa ko brauc arī motobraucēji. Ja? Jo mēs paskatāmies pasaulē, šobrīd vairāk nešķiro tādas mototrases un autotrases. Visi brauc pa vienu to pašu trasi. Varbūt tas ir labs piemērs bijis, kāpēc arī mūsu sacensībās, nevarētu izmantot motosacensības, nevarētu izmantot autotrases motobraucēji. Man atkal jāatgriežas pie vēstures. 89. gadā, pagājušā gadsimtā, notika pirmās Latvijas trofijas sacensības. Močiem bija sabraukuši pirmo reizi ārzemju motobraucēji ar superbaikiem. Un tad divus iebildumus es atceros par biķernieku trasi. To, ka betonu pa tuvu un to, ka nav nevienā vietā nevarot 200 km/h. Man tas stāstīja, ka 200 jau teikt bijis no 17. KP jau līdz starpmājai šīs gonkās. Tā bija, jā. Tad mēs varam secināt, kā ir pieauguši ātrumi. Vēl trešais, ko šie motobraucēji tajā laikā pateicis, bija tas, tīpaši tie, kas brauc ar blaksvāļu klasē, ka braucot Alkoni iekšā, baigi tuvu trolejbus brauc garām. Es ceru, ka arī šoseis braucēji gan ar salonu mašīnām, gan ar leģendu kāriem arī bija apmierināti ar trases, kas saka, kvalitāti. Jā, viņi bija apmierināti gan ar trases kvalitāti, gan vispār ar sacensību organizāciju, kas jāsaka, šoreiz bija ļoti augstā līmenī. Viņas bija krāsains, interesantas, nebija nekāda gara starplaika, ļoti dinamisks. Pirmie, no kuriem nācās dzirdēt, teiksim, tādas uzslavas vārdi, tie bija somi, kas nebija bijuši šeit. Somu leģenda kāru braucēji. Viņiem tā trasa tiešām ļoti patika un viņa interesanta, tehniska. Mēs nepateiksim neko super jaunu, bet tomēr svarīgu. 1. un 2. oktobrī. Te būs pasaules čempionāts rallycrossā. Tie, kas atnāks uz Nezu, tie redzēs šo trasi tieši tādā izskatā, tieši tādā aprīkojumā, kāda viņa būs. Tad uz 1. un 2. oktobrī, kad šeit notiks pasaules čempionāta posms. Mēs šobrīd pieliekam visus spēkus, visus savus domas, idejas, uzlabojam visu, ko vien varam uzlabot, patiešām, lai trasa nebūtu būvēta tikai šodienai, bet trasa būtu būvēta jau tā kā vairāk rītdienai. Ja? Tad šeit ir ļoti daudz tādas tehniskas un tehnoloģiskas lietas ielīdz iekšā, kuras patiešām šobrīd nevienā no Eiropas rallycross trasēm vēl nav. Nākamā tikšanās biķernieku trasē Nez rallycrossā 23. 24. jūlijā.